Labrīt! Šoreiz ir rīts, ir 9:20. Jā, kroči vakar bija gara sapulce ar Stefanu. Jā, 20 minūtu kalsmoja ēs, teica, jā, man ir kaut kāds 20 minūtes, vai ātri izrunājam šito, un tad viss bija čiliem, un iet atpakaļ strādāt. Mēs runājam 4 fucking stundas. Bet mēs izrunājam vispār diezgan daudz produktīvi, aptuveni puse no tā zvana bija reāli jēdzīgi. Bet jā, šodien, kas ir jādara, jāiet uz džimu. Es esmu atpakaļ no atvaļinājuma, man ir tā kā reāli ķipa fucking jādara lietas, kas ir tā kā crazy koncepts, bet mēs arī runājām viku par viku par Rising, ledus. Vispār šīs ledus paks man vēl. Man vajadzētu, man liekas, sapirkt vairākas viņas. Es tagad šito paņemšu, es padzeršu, es uziešu uz balkonu, vispār zinu, kas ir paņemšu albūmu. Man šis albūms stāv jau kaut kādu fucking nedēļu. Tā kā... Labi, jānonāk. Lai vismaz ir pusi izlieka, ka viņi ir savs un svaigi. Bet tā kā... Jā, koroči. Izskaidrošu, kāds būs šis balkons, kas apmēram notiek. Bet man ir kā laba ziņas par to Rising, tāpēc, ka mana teorija tomēr izpildījās pa pusēm. Kā? Pagaidām situācija ir šitāda. Īsi sakot, man ir 2 daļas ar Stefanu pagaidām. Man ir arī pikēts lietas, bet par tām pagaidām nerunāšu. Man vienkārši ir montēšanas daļa, un man ir arī tā kā fucking Rising daļa, jā, par pašu reklamēšanu. Pirmā daļa par montēšanu. Es pateikšu godīgi, jo tas montētājs beig nepatīk pagaidām. Bet es teicu, ka viņu var apmācīt. Lai viņš varētu izdarīt pamatā visu, ko vajag. Un varbūt pēc samazinās kvalitāte, bet ilgtermiņā viņu var apmācīt, kā jau kā. Es reāli tikko ieliku tik daudz tādas klučus, un viņi visi vienkārši pazuda. Crazy vien. Šodien pamodos diezgan vēl. Ir pulkstens, cik? Tagad ir pulkstens 9:30. Man džāvs uzraks, jo zinu. Labrīt, labvakar, tauta, es filmēju šo pašu video 2 reizes, ka es pirmajā vienkārši, es pavadīju vairākas minūtes vienkārši lamājoties un neko beigās nepateicu, bet jā, ir 23, 18, 21 grādus iekštelpās, es esmu noguris, un es neesmu baigi neko filmējis labu laiku, bet īsi sakot ir šitā. Man bija 2 montētāji trailā. Viens izgāja, otrs neizgāja. To, kas neizgāja, es viņu palaidu, es viņam vēl piedāvāju paid trial, jā, ka es viņu samaksāju par to darbiņu, ko viņš beigās izdarīja. Bet viņš man atzīja, es atzīšu, viņš man baigos sūdzu savārī. Man vajadzēja 2 reizes pārņemt viņu projektu, kas bija, 20 minūtu garš video vai ko, un praktiski fucking pārtaisīt visu, ja godīgi. Viņš vienkārši fucking briesmīgi. Es nezinu, kas notika. Viņš man tajā trailā, pašā pirmajā trailā man impresoja, bet pēc tam viņš, es nezinu, ko viņš fucking darīja, vai viņš outsourcoja kādam citam, tad sajūta, ka cits cilvēks montētu, un tas bija absurdi, jā. Savārī baigos sūdzupu, klients arī tur bija, kad dirsās par to, ka kavē un bla, un beigās es izdarīju gan arī pusi darbu pats, jā. Un tad es viņam pasaku, labi, piedod vecīt, tu neizgāji, es tev varu samaksāt par paid trial, bet būs sotaks ar to, jā. Un viņš saka, davai, varam izdarīt 200, ko bļaļ? Kāds fucking 200 reāli, tu man tādu sūti savārī, un tu vēl gribi sotaku, es pateicu, piedod vecīt, es reāli nevar izdarīt. Es viņam izskaidroju, kāpēc. Viņš ar man timestamps nesūtīja nekādu, man viņus vajadzēja pašam darīt. Viņš vienkārši neizdarīja visu, kā vajadzēja, un tur vēl čīks, jā. Labi, viņš man atsūtīja payment informāciju, bet man vajag invoice. Es jums zinu, ka man vajag invoice. Viņš joprojām neko man nav fucking atbildējis. Tā kā jā, bet par to es tikšu vēlāk rīt varbūt vai parīt. Es nezinu, tā kā viņš man atbildēs. Jo man vajag invoice, ja man nav invoice, es vajag neko te nevar izdarīt.
Otrs montētājs, tā viņam kvalitāte ir tīri ok. Tur es viņu vēl biju ko apmācīties, es viņu paņēmu, es viņam vēl aizsūtīju $500 upfront payment par to darbiņu, ko viņš man darīs. Un jā, rupji rēķinot no Stefana, no vismaz montēšanas puses, man mēnesī relatīvi pasīvi, kas nav baigi pasīvi, un es ar viņu vajag runāt, man vajag reviewot un tam līdzīgi, no apmēram plus mīnus štuka 200. Atkarībā no cik daudz tur tajā mēnesī ķipa tie projektiņi ir, jā. Bet tas ir ok, bet ja godīgi, man vienkārši tā fucking izbēsīja. Es pateiktu, ja man būtu jāmaksā vairāk šitam montētājam ķipa alga, es pateikšu godīgi, es vienkārši labāk neko nedarītu, tāpēc, ka tas vienkārši nav vērts man laika, godīgi. Man joprojām ir jāsaveido kontrakts ar Camilo par savu 4500 deal. Viņš man kaut kādu kriptiku message atsūtīja par to. Es baigi nerubu, ko viņš man tur beigās jāpoja, bet kaut kas par inverted invoice. Es nezinu, ko tas fucking nozīmē. Bet, jā, pašlaik šonakt es samontēšu, precizēšu lietas, ko man šis montētājs sataisīja. Tāpēc, ka, to video vajag šodien. Viņš atsūtīja vēl šodien. Es biju plānojis, ka tas būs agrāk izdarīts, viņš vēl revisions izdarīja. Es nezinu, kad viņi fucking gulēt iet reāli. Tāpēc, ka ja viņi joprojām ir pamodušies manā laika zonā, viņi iet gulēt kaut kāds 6 no rīta vai ko, es reāli nerubu. Bet, jebkurā gadījumā ir, kas ir, un man jāsamontē bija tas video, es atsūtīšu klientam, ceru, ka būs ok, es tieši fucking gulēt. SOP video, bet tas reāli, tie 3 video man kaut pusstundu maksimāli. Pēc tur nav nekas baigi jāmontē, labi, bija vairāk, stundiņu pa 3 video, 20 katram. Man tur vairāk vienkārši kāti jādara vai ko, tas nav nekas baigi. Te man vajag publicēt, viņas gamā, man vajag sapucēt šo to, man vajag IBAD invoice samaksāt, un man bija vispār plānot šodien galvu pa kaklu skriet kaut kur uz fucking robežiem, diskus pirkt Audikam, ja? Bet izrādās kaut kāds cits pircējs ir tos diskus atradus, un viņš viņus nopirks pirms manas, un viņš braucot rītdien skatīties viņus. Tā kā, jā, fucking pizdzies, ko lai dara, neveicis vienkārši, jā. Bet tā kopēji, ko es vēl varu paskaidrot? Man bija gara sapulce ar Stefanu par reklamēšanas daļu, kur, ja godīgi, man vajadzētu savu video uztaisīt un breakdown darīt, bet tas ir pārāk fucking slings, un TLDRs ir tāds, ka pagaidām izskatās, ka, ja viss sakārto kā vajag, man būtu beidzspēja aptuveni 3000, kas jau ok. Bet galvenais, kas man interesē, ir, viņš pats teica, no savas mūcas, viņš pateica, ka 10% no jebkāda revenue, kas ir pāri 20,000, kas ir kopēji, tīri fucking ok, ja pat pa sevi jau tā ir diezgan normāls deals, un īpaši tā, bet es arī runāju, ja es ņemu montētājs ekstra, kas reklamē, un mēs nedaram ad spend deals, tad man jāpaņem ekstra procentu, ko es varu pēc tam funnelot down uz montētājiem. Un viņš pateica, ka viņš ir gatavs to apdomāt. Tā kā es esmu diezgan pārsteigts par to. Ja godīgi, es pat būtu apdomājis tikai 10%, bet ja vēl base apakšā tam visam, tas jau tīri ok deals ir. Ir kā plānots, ka 1-2 gadu laikā būtu sasniegts, tagad īstu apskatīsimies kalkulātoru, cik tas sanāk, bet pagaidām mums ir 1008 memberi reiz aptuveni $20, kas ir 20,000 plus mīnus. Tas ir, ko viņš tāpēc. Teorētiski profits ir lielāks, ir kaut kādi 30,000, bet daļa aiziet, ne tie priekš expenses un tam līdzīgi, bet priekš, tas ir white labels, oriģinālai, kam reāli pieder viņiem. Bet es reāli fucking nerubu ko, bļeģi. Kāpēc man atsūtīja tikai zip files priekš tā switch accounts, jā. Bļeļ, atkal tu man authenticate, man zājibal! Kas tas ir? Šitas te man jau vairākas dienas pīš prātu, viņš man sūta to verifikācijas kodu, bet viņi nekad neatsūta. Reāli, kas tas ir? Man tā, zājibal.
Zip files to frame. Oh my god, kas tas ir? Verify your identity. Nu. Okta piedāvājums, nu ej taču tu. Kas ir Daniela Guranga, bēģi? Get into frame right now. Oh my god, reāli, what the fuck? Content, tas nav pareizais klients. Stefan Smith. Fucking. PRJ. Šitas fucking PRJ. Share. Anyone with link, editor, copy link. Reāli, man vienkārši zaibali. Es esmu noguris, man reāli fucking ausāp, jo kaut kādas 2 fucking nedēļas. Es nevaru vienkārši. Es knapi aizmigt varu, man fucking karsts ir, man reāli, man olas niez, man dirsas sāp, man fucking āda niez. Zini, kāpēc man ir bārda? Zini, kāpēc man ir fucking bārda? Nevis dēļ tā, ka es viņu negribu skūt nosbaigi, bet dēļ tā, ka man āda visu laiku niez, un ja es viņu noskūšu, kamēr man viņa niez, man viņa būs tik fucking sūdīga. Un man viņa tagad aug tik fucking ilgi, ka man tagad sajūta, ka es viņu nekad nedabūšu no sejas. Un man tā fucking sirds ir, bļā, ja es seniors kaut kāds esmu reāli. Man jau pensijā stūri ir, bļā, man to būs fucking jāiet uz fucking veikaliņu rupmaizi pirkt ar sviestu medu un piespienu, bļā, nu reāli. Kaut kāds ciploks bāzīs starp kāju pirkstiem, lai tiktu prom no sēnītes reāli. Tādā vecumā es jau fucking esmu. Man ir 21 gads, man sāp mugura visu fucking dienu. Man reāli, es fucking nevaru, es mirstu no demences fucking reāli. Zini, cik reizes es cepeni atstāju, nevis cepeni, bet fucking gāzplīt atstāju ieslēgt ar uguni vienkārši. Kaut kādas 4 fucking reizes. Vienkārši man stāv un es vienkārši aizēju kaut ko citu, es eju fucking, bļaļ, strādāt vai ko, es aizēju apakaļ. Bet tu man vienkārši uguns ir ieslēgts. Nu, bļaļ, nu kas tas ir reāli? Man vairākas reizes ir tā kā es vienkārši paņemu ūdeni padzeru, es paņemu ielēju glāzi ar ūdeni, es nolieku uz galda. Es pāēdu, ja, es pusceļā, es gribētu ūdeni padzert, nevis paņēmu krūzi, kas man blakus pilna ir, es paņēmu aizēju ielēju jaunu, es izdzeru tur ielēju vēl vienu un nolieku atpakaļ blakus, un es atkārtoju procesu kāds 2-3 reizes, un man ir 3 fucking krūzes pilnas ar ūdeni man blakus reāli. Es nezinu, man vienkārši tā demence fucking reāli, tā kā, nu, tas vairs nav joks, vecī, tas ir vienkārši brutāli. Es nezinu, kā tas fucking strādā, ka es tā kā šitādā vecumā jau tā kā, nu, fucking neko atcerēties nevaru. Un arī man tā, ka man šīs atmiņas visu laiku, man vienkārši viņas pazūd, viņas atnāk atpakaļ, viņas pazūd, viņas atnāk atpakaļ. Es ik pa laikam atceros kaut kādus random fucking lietas no savas dzīves, tā kā, bet tā kā tik ultra specifiski un tik nesvarīgas lietas, tā kā tādus mikro momentus laikā. Es nezinu, kāpēc, es vienkārši viņus atceros, un tikpat ātri, kad es viņus atceros, viņi vienkārši pazūd, un es nevaru atcerēties atkal. Tā kā, zini, tikai tu pamodies, tā kā, tu jā, tas bija dīvains sapnis vai ko, ja? Nu, pamodies no rīta tā domā, bļā, tas bija dīvains sapnis, un tur reāli paiet kaut kāds 30 sekundes. Bļā, kāds sapnis par bija, es neko neatceros. Tas man notiek gandrīz katru fucking dienu vienkārši. Es nevaru vienkārši lietas atcerēties. Es nezinu, kāpēc. Man visu vajag pierakstīt, ja es nepierakstu, es visu fucking aizmirstu. Kaut kādiem spēc man tikko labā ausa aizkrita. Man tagad skaņa reāli. Zājibal reāli. Nu, un es pat neiešu gulēt kaut kādu, nu, stundiņu vismaz minimums. Kas tas fucking ir? Carrion, vai jauna igra kaut kāda reverse organ, which you assume, what the fuck? Metro pa 99 centiem? Rated M for mature. Metro pa 99 centiem?
Vai tīrs vispār es nopirkšu? Fucking 9 centi par metro? Es gribu spēlēt metro. Ok. Rated M for mature. Sheesh. Nice. Es gribu store featured. Jā, metro. Jā, paņem metro. Kas vēl ir? Escape from Tarkov ir akcija. GTA 5. Ready or not. Pohoj. Repo. Red Dead Redemption par 15 eiro. Šeit. Deltarune. Stardew Valley. Pamatā tā nav nekas baigi tik interesants, kas man baigi. Project Zomboid. Subnautica. Low-key, bet metro ir jāuzspēlē. Es neesmu spēlējis metro nekad. Es dzirdēju labas lietas. Es arī reāli gribu paspēlēt Last of Us. Kur ir Last of Us? Cik ir Last of Us? Part 1, 30 eiro! Jēzus Marija! No, this game only supports Japanese interface / voice for customers in Japan. Ko, bļaļ? Download anyway. Nē, mošs var paspēlēt. Es vienmēr gribēju uzspēlēt, bet es redzēju viņu YouTube. Es visu stāstu zinu. Es vienkārši tā kā gribēju paspēlēt. Vai varbūt Exodus jāuzspēlē. Subnautica. Super Battle Golf. Ej, taču tu dirs. Kas te vēl ir? Ark Raiders, es nezinu neko. Skate. Cult of the Lamb. Hollow Knight. GTA 4 par 5 eiro. Fallout 4 par 7 eiro. Steams ir pa laikam palaiž the everything is fucking free sale reāli. Tā kā Escape Backrooms, vēl viens Backrooms. Kaut kādu te fucking... Es taču, kas te reāli ir? Call of Duty Modern Warfare 2? Resident Evil? Vai 10 eiro? Es neesmu spēlējis nevienu no tām spēlēm. Es reāli nezinu, par ko tās spēles baigi ir. Es tikai mīmes redzu pa laikam. Bet low-key... Jānopērk daudz spēles, kuras es nekad nespēlēšu jebkad mūžā. Kas vēl te ir? Man ir 4 eiro, ko es varu iztērēt igros. Šis būs tik garlaicīgs video, ko skatīties vēl. Lūk. Kā baigi daudz spēles man nerāk. Un žagas tas ir labi. Left 4 Dead 2 par 2 eiro. Watch Dogs. Geometry Dash uz Steam.
What the fuck? Tas ir, jā, nē, nevermind, tas nav. Es tvīkoju reāli. Es domāju, ka Daņikam ir sas fucking spēles reāli. Destiny? Neko nezinu, Destiny. Sons of the Forest. Vai viņam nav igras pa 5,38 €? Ej, taču tu dirst. Repo var arī kā nopirkt. Man tā gribās. Divi gigabaiti zip files? Jēzus Marija, ko čelis man tā fucking mēģina iekāst? Kādu indiešu vīrusu. Labi, viņš ir no Indijas, bet pagaidām izskatās samērā saģiedzīgs cilvēks, ja godīgi. Nav nekādas baigās problēmas. Viņš ir biku lēns, bet, indieši ir vienkārši lēni. Dievs svētīgais piedzimu kā baltādains. Tas man atviegloja dzīvi diezgan. WhatsApp. Images, music. What the fuck? Kādu versiju viņš ar Premiere te laiž man? Izskatu, pēc viņas subfolderē viņš izskatās diezgan organizēts. Es esmu pārsteigts, ja godīgi. Kas par problēmu? Mouse click, pop. Ai, offline tos, pohoj. Skatu. Pirmā reakcija uz projektu failu. Ok. Neizskatās baigi nekārtīgs vispār. Oriģinālais edit folders, printful, PNC Bank, Rising Benefit. Ok, vispār, ja godīgi, man liekas, man nebūs tik daudz, kas jādara. Izskatās diezgan organizēts. Jo tas projektu fails, ko es atvēru no otra montētāja, kas ir šitas čigāns, ja? IBAD. Reāli, jā, ir bad. Fakts, reāli, ir bad. Viņa projekts bija tāda fucking nekārtība. Tur neko nevarēja saprast. Ne fucking no augšas uz leju, pa kreisi, pa labi. Audio bija tik inconsistent. Viņš tā kā dažreiz ir 15 ekstra decibeli, dažreiz ir mīnus 15. Es reāli nezinu, čals vienkārši. Viņš vienkārši necēl. Viņš sūdas vāra vienkārši. Bet šitas. Welcome back to... Un nav jau tā, ka es viņu speciāli palūdzu satīrīt savus failus, lai man te kaut ko ķipa likt. Viņš vēl nomarķēja katru, kur pāriet uz nākamo. Ķipa to te. So to determine... Shit. Labi, te jāuzliek tās. Bet nē, čalis te... Ok. Čalis cep. Labi, pietiek dirsties, jāsāk strādāt. Origo. Stockmans. Rīgas satiksme. 55. autobus. Tas viss žigolītī. Oi. Tas ir tā kā ekskursija tajos te pa safārī tipa. Jā, vēl viens autobus. Zaļais un sarkanais, lieliski. Mums viņu pietrūka. Bet jā, tā kā neko nevar redzēt. Viņš fokusējas uz stikla ūdeni, nevis uz ceļu. Tā kamera. Tā kā stikls ir visu laiku vienkārši pilns ar ūdeni. Pieliec tuvāk stiklam. Šitā ieslēdz tuvās. Šitās ir tuvās gaismas. Tā ir gabarīti.
Ai, es to apģika. Nu, kādas sajūtas braukt? Bija jau 3 reizes akvapaliņas. Mēs gandrīz noprisāmies jau labu reizi. Es knapi braucu 70 un šis ir visbīstamākais aparāts uz šīs zemes. Es esmu pasēdz, ka šitādiem vispār drīkst braukt. Bet, jā, es tagad esmu ceļa vidū. Nevar kamerā baigi redzēt, bet mēs braucam uz vienkārši ūdens. Ir Latvijā lielākā vētra. Un mēs braucam ar žibu un vēl bijām Rīgā. Tā kā, jā. No Rīgas. Jā, no Rīgas un tagad braucam atpakaļ. Cerams, mēs tiksim mājās. Nav jau tālu, bet, braucot ar 60 km/h nekur ātri nevar tikt. Jā, fakts. Labrīt, tauta! Šodien ir rīts. Paskaties, ārā saulīte spīd. Nespīd, baigi vienkārši ir gaiši. Šodien ir visāgrākais, kad es esmu pamodies ilgu laiku un reāli tā kā izkāps ārā no gultas, kas ir 8:40. Labi, es jau biju dušā, tā kā 8:30 plus mīnus, kas priekš manis ir rekords. Vakar aizgāju gulēt kaut kur 1:00 naktī apmēram, kas jau ir uzlabojums. Tad, ka visu laiku iepriekš es gāju gulēt, reāli kaut kādos 2, pat 3 no rīta vai ko šis ir. Tas bija fucked up reāli. Jā, bet šodien ļoti daudz kas fucking jādara. Šodien, man liekas, es neiešu uz džimu, jo man gandrīz vispār nav laiks. Varbūt, ja man sanāks vakar pusē aiziet, es domāju, aiziešu vakarā. Bet kaut kā tā. Ko es tagad izdarīšu, ir es aiziešu padzert ūdeni daudz, es varbūt paēdīšu brokas, varbūt ne, es baigi negribēju, bet man ir daudz, kas jāizdara. Man šodien ir jāizdara 2 Stefan video. Man ir jāizdara Visions, ko man tikko atsūtīja, bet tur nav nekas baigi traks. Man ir Epic Ads Lab QA jāizdara. Man ir jāsēdito vēl priekš UGC poda SOP. Man vajag sakārtot, kas ko dara ar Justinu un Kamilo, tāpēc, ka man joprojām nav 100% nolīdz, ko es daru. Vispār man joprojām man invoice nav samaksājis pagājušo mēnesi. Es viņam uzrakstīšu ziņu par to. Un kas vēl man ir invoice jāsamaksā no eBay. Un man ir vēl ASJ, mans montētājs zvans, kur man jau vajadzēs coachot un reviewot viņa video un tam līdzīgi. Kas man vēl bija? Man kaut kas vēl bija. Kaut šodien bija tik daudz, kas fucking jādara. Es reāli netiešu uz džimu šodien, man liekas. Bet, jā, vienkārši viens solis priekš. Es arī vakardien biju parunāju ar vecu cilvēku, kuram varbūt, ja es atceros, tas ir Florians, OG Florians no 2022. Gada, ja nemaldos. 23. 22. gada, aptuveni tad. Tur ir Lors, bet jā, viņš tagad ir finanšu analists. Saka, ka pelnti ir normāli, bet viņš pārvācis uz Āziju. Vai ko. Tur garš stāsts ir, bet jā, es nebiju ar viņu runājis ļoti ilgu laiku. Bet, jā, kā ir, redz, ka man fucking širma bārda. Es zinu, ka es esmu fucking dretards, bet, ko lai dara. Čau. Es izskatos fucking briesmīgi, bet jā, kroči, šodien ir darba diena. Es nediršu, es šodien izdarīju, labi, stundu ar darbu. Ir pulkstens, cik? Ir 3:30 gandrīz, un es vienkārši fucking gulēt gribu, man ir tāds fucking nogurs, es aizgāju uz džimu. Es esmu mājās, es paēdu. Es pastrādāju biku un tagad es vienkārši fucking guļu. Es nezinu, man nav enerģijas neko darīt. Man šodien vajag fucking filmēt sopus. Bet man reāli vienkārši nav enerģijas. Es zinu, ka man vajag to izdarīt, bet man vienkārši nav fucking enerģijas vispār nekādas. Es domāju, es pačučēšu kaut kādu pusstundu un es eju strādāt atpakaļ. Vienkārši šis ir fucking debīli. Es mēģināšu ilgi nerunāt, ka šī gaisma baigi fucking spilgt un man nāca sāp, bet kroči,
Es eju gulēt, man zaibāli nahuj, ej tīrs reāli. Bļā, man es tikko atceries, man vajag kaut ko pievienot tēslistā rītdien. Man tēslis ir tāds fucking fuiduj kakuš fucking shit shows reāli sūdu zupe rakstām galds. Es nezinu, ko viņi tur saka. Nē, sūdzam bībeli rakstām galds. O tas ir, ko viņi saka. Bet, kroči, jā, reāli pizdzēts nahuj, man tā zaibāli. Un, jā, problēma tāda, ka man visas dienas ir tik tagad nekārtīgas. Man fucking katru dienu ir vienkārši kaut kāds 4 dažādas lietas reizē, bļaļ, es nevaru mentāli salikt visu savos konteineros, kā man patīk. Ķipa, šitie dienās daru to, tajā dienās daru šito. Man ir, bļaļ, jādara viss tad, kad es kaut ko varu fucking paspēt. Man liekas, man rītdien varbūt džīms būs jāskipo, es reāli nezinu. Man tā kā šī nedēļa vienkārši pīzģēts reāli vecīt, fucking, ko lai dara reāli, dan nahuj, bļa, reidirs nahuj. Es te esmu pametis savas mājas kaut kādas 4 fucking dienas. Pēdējo reizi, kad es biju ārpus mājas, biju uz džimu, un tas bija fucking pirmdien. Kopš tā brīža es esmu pavadījis visas savas dienas iekštelpās, un kamēr es strādāju, viskaistākā diena uz šīs zemes ārā. Nē, nahuj, es sēžu šeit un strādāju. Man ir zaibāli. Man ir tik daudz, kas man ir jāizdara. Es gribu ārā iziet, kam ar saula fucking speed, bet nē, bļaļ, es sēžu te. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.